Latvijas televīzija un Latelekom piedāvā Pieslēdzies Latvija. Mani sauc Arnolds Subočs, dzimis esmu Dobelē. Puika būdams strādāju traktoru pa piekabinātāju, pēc tam pa traktoristu izmācījos un pēc tam pa šoferu izmācījos. Un lielāko mūža daļu ir traktorus, ir mašīnas braucis. Un tagad esmu pensijā, man tūlīt būs 73 gadi. Un tehnika. Spēks gandrīz nemaz nav pie iešvanko, un viņš pats viss izdara. Jansītī, Minulītī, tā arī būs bildē. Ļoti labi, ka tagad ir izgudrots tas pensionārus apmācīt ar datoru. Tas ir pensionāriem ļoti laba lieta, jo laiku pavadīt, teiksim, vakaros, kādreiz miegs nenāk vai kas. Pieeja pie datoru vai tur spēles var paspēlēt vai kaut ko. Datoru kundzei uzdāvināja bērni uz jubileju, uz 60 gadu jubileju. Māsas puikas man uzlika zolīti un durakus un dambreti, un tos es spēlēt. Sen jau mācēju, bet vairāk es neko nemācu. Kā ieiet un spēlēt to. Nu, un tagad, ja mācījos, jau visu var sameklēt, ko vajag man. Un e-pasts ir datorā. Trumpu iedeva, trumpus man nav. Labi. Tā būs -9. Visu laiku bija zolīti pa velti, vai ne? Es biju kaut kur 2700 punktu sakrājis, bet tad viņi izgudroja, ka zolīti ir pa maksu. Man jāapgūst tā metode, kā maksāt. Kādreiz nakti nenāk miegs, tad jau pasēžu līdz kādiem 2 nakti. Avīzes nāk tikai Dobeles avīzīte, ziņas visas lasu šeit. Visu, ko atrast var, ko vajag. Var pastīties tur pa mašīnām, pa traktoriem, vai kādu rezervas daļu atrast, vai pļāvējam, vai jābrauc uz mežu pēc smalkas, vajag Vezģehodu. Mitsubishi skatījos pa jērā. Šitādi, teiksim, 98. gadā.